Mums visiem pieder daudz dažādu svarīgi dati, dokumenti, mūzika, fotogrāfijas. Mēs agrāk tās visas cepām kompaktdiskos un likām skapī plauktiņā. Pēc tam nāca portatīvo ārējo cieto disku ēra. Starp citu, viņi joprojām vēl nav beigusies. Mēs tādas mazas kastītes turējām pie datora un tur visu arī glabājām. Šodien mūsuprāt ir iestājies mākoņa laikmets. Jau tagad mēs mūziku varam glabāt dažādos mākoņos, dokumentus glabāt SkyDrive serverī un tā tālāk. Bet ko jūs teiktu paši par savu privāto mākoni? Mājās vai birojā? Mūsu draugs un eksperts Instūlīt jums pastāstīs par nelielu kastīti, ar kuras palīdzību jūs vienkārši un ērti varat izveidot savu privāto mākoni. Western Digital MyBook Live ir neliela ierīce, kur atrodas 1 līdz 3 terabaitus liels cietais disks, un kuru var izmantot kā privāto datu mākoni, gan dokumentu, gan arī izklaides satura uzglabāšanai. Pievienojot to pie mājas vai biroja tīkla esošā bezvadu maršrutētāja jeb rūtera, ierīcē esošai informācijai var piekļūt ar datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni un pat ar šodienas viedo televizoru. Tagad populāri kļūst šie gudrie televizori, Smart TV, kad mēs varam skatīties gan filmas, klausīties mūziku, pat arī skatīties bildes uz televizoru. Ja? Un šajā gadījumā, piemēram, šeit man ir uz televizoru pieslēgta šī iekārta mājās pie tīkla. Televizors viņu redz, mēs redzam MyBook Live. Un televizors piedāvā man skatīties vai videoklipus, vai fotoattēlus, vai mūziku. Ja? Televizors lasa no šīs ierīces 20 GB lielu failu, kurš nemazam neraustās. Filma ļoti labi rāda, un to palīdz veikt šī mazā programmiņa, kuru sauc Twonky, kura ir integrēta šajā ierīcē. Ja? Bet jāatzīmē tas, ka, lai šo te nodrošinātu, arī pašam televizoram ir jāsaprot šie te formāti, kuri tiek translēti uz televizoru. Ja? Ja televizors nespēja rādīt filmas formāts, tad arī šī ierīce nepalīdzēs. Bez filmām vien uz lielā televizora iespējams pārlūkot arī fotogrāfiju kalnus, kas noglabāt šajā mājas datu mākonī. Bet no liela formāta ekrāniem pāriesim uz ko mazāk, uz mobilajām ierīcēm, kas arī prot pieslēgties šai datu glabātuvei. Uz planšetdatoru šobrīd ir pieejamas divas aplikācijas tieši priekš šīs ierīces speciāli ir Western Digital To Go un Western Digital Photos. Ja. Aplikācija ļauj aplūkot serverī esošās mapītes un atskaņo, piemēram, kādu video. Viņš translē video, piemēram, no servera pa taisno. Ja. Vienīgi jāreitinās, ka atrodoties ārpus mājas, video atskaņošanas kvalitāte mobilajā ierīcē vistiešākajā veidā būs atkarīga no pieejamā interneta savienojuma ātruma. Piemēram, ko vēl var redzēt? Var, piemēram, paskatīties bildes. Var, piemēram, parādīt darbu kolēģiem. Ja? Es tur vakar biju hokejā, ja? Vai biju kaut kādā pasākumā. Es mājās šīs bildītes pārlieku no fotoaparāta uz serveri, aizēju uz darbu. Hops, man ir, piemēram, planšeta vai man ir mobilais telefons, ja? Jo šīs programmas arī pieejamas mobilajos telefonos. Es viņus attaisu un parādu. Pateicoties šai programmiņai arī darbā klausījos mūziku. Ja. Bet jāatzīmē tas, ka šeit atkal ir ļoti svarīgs formāts, kādā šī mūzika un filmas ir. Ja. Piemēram, šī aplikācija Western Digital Photos, ja. Šī programma vairāk jau ir piemērota, lai bildes skatīties. Bet pārējām pie privātā mākoņa galvenā sabiedrotā, pie mājas vai mazā biroja datora. Ints uzslavē ārkārtīgi vienkāršo principā automātisko iekārtas pievienošanu pie mājas tīkla un savienošanu ar datoriem. Kad uzstādīšanas process paveikts, privātais mākonis datorai pieejams gluži kā vēl viens cietais disks, nodrošināt vienkāršu un ērtu lietojamību. Ir iespēja attālināt pieslēgties šiem failiem. Ja, piemēram, ir cits dators, es esmu ārpus mājas, jeb tās vietas, kur šis disks atrodas, tad caur mājaslapu, ko ir uztaisījis Western Digitals, ieinstalējās papildus nelielas programmatūras no tās interneta vietnes, ja, un man parādās uz datora atkal šis papildus disks, ja, kur es viņu atkal varu šiem failiem tik klāt, bet tur atkal jārēķinās ir ar internetu ātrumu. Vēl šajā programmatūrā mēs varam noteikt lietotājiem dažādas piekļuves tiesības. Piemēram, bērni tiek tikai pie izklaides satura, bet vecāki arī pie dokumentiem. Un vēl var aktivizēt arī automātisku datu dublēšanu, lai, piemēram, no klēpdatora uz mājas datu mākoni ik vakaru pārkopējas svarīgākās dokumentu mapītes.
kas ir ļoti laba lieta, piemēram, ko šī iekārta nodrošina, tas, ka arī Macintosh lietotāji var savus failus taisīt šīs kopijas automātiski caur Time Machine uz šo iekārtu. Ja, to viņi arī nodrošina, kas ļoti patīkams patiesībā. Intam šī Western Digital MyBook Live privātā mākoņa ierīce atrodas bēniņos pie pārējām tīkla iekārtām, bet viņa prāt izskata ziņā šis aprāts ir gana glīts, lai to liktu arī goda vietā blakus televizoram. Bet Int, kādi ir tavi noslēguma secinājumi pēc ierīces izmēģināšanas? Viņā var noglabāt droši failus. Tiem failiem ir pieejama no jebkuras vietas, kur man ir pieejams internets. Mājās es varu lietot šos datus uz dažādām iekārtām. Tas būtu televizors, vai tas būtu mobilais telefons vai planšetdators. Ja. Mīnus ir tāds, ka, diemžēl, tur ir diski iekšā, viņiem var dažkārt kaut kas gadīties. Ja tas ir viens disks, viņš var arī, piemēram, beigt strādāt, man visi dati var pazust. Tāpēc Ints iesaka nopietni apsvērt iespēju iegādāties šīs iekārtas modeli ar 2 cietiem diskiem, kur visi dati kopējas dubultā. Un vēl jārēķinās, ka piekļuves ātrums privātā mākoņa datiem no ārpasaules būs vienmēr atkarīgs no pieejamā interneta savienojuma ātruma. Konkurence. Blakus šai Western Digital MyBook Live privātā mākoņa ierīcei liekam Buffalo LinkStation Live LSX1 ierīci, kas principā spēj pildīt tādus pat pienākumus. Arī 1 terabaita ietilpība, cena mazliet draudzīgāka, turklāt Buffalo ierīce spēj autonomi lejupielādēt torrentu failus, taču lietotājs sūdzas par lēnīgu saskarni un reizēm piņķerīgiem multividas savienojumiem.